atlūgties mūsu Tēvs debesīs. Tāda saruna pēc pirmā vingrinājuma. Tad otrais vingrinājums – meditācija par saviem grēkiem. Beidzot, esam tik tālu, lai mēģinātu pievērsties savu grēku apzināšanai. Taču arī te tas notiek pamazām. Vispirms no attāluma, un tad iezūmojot arvien tuvāk. Pirmajā meditācijā apcerējām grēka vēsturi kā objektīvu īstenību, lai gan apzinājāmies, ka paša grēks viņu iesaist šajā vēsturē. Meditācija sāks ar personīgā grēka vēstures apceri. Jutība pret grēku palielinās, kad veicējs arvien skaidrāk izprot savu personīgo grēku kā apvainojumu Dievam un radībai. Un vingrinājuma kulminācija ir pateicība Dievam par žēlastību, kas vada pie nodoma izlabot dzīvi. Izlūdzamā žēlastība ir tāda dziļa un pieaugoša sirds satriektība, kas izaug no atskāts, ka esi mīlēts un žēlots grēcinieks. Un meditācija par saviem grēkiem veic vairākos soļos. Vispirms, es atceros savus grēkus. Tas ir skats uz personīgo grēku vēsturi. Sāk no smalkām detaļām, taču, lai labi aptvertu kopiespēju un valdošos modeļus. Un domās es atgriežos vietās, kur esmu dzīvojis un strādājis, un ļauju Dievam maigi parādīt mana grēcīguma vēsturi. Es atceros darbu, draudzību, projektus, izklaides. Es atceros bērnību, skolas gadus, uzaugšanu un darbu. Es atceros lietas, ko esmu darījis vai atstājis neizdarītas. Kad atceros kādu nozīmīgu gadījumu vai darbību, es tai pievēršos Dieva klātbūtnē. Kas te notika? Kas slēpjas zem virsmas? Kas bija manā sirdī? Nākošajā solī es svēru savus grēkus, un tas ir ieskats grēka riebīgajā dabā. Grēks ne tikai ir aizliegts, tas ir riebīgs pats par sevi, jo izkropļo cilvēka dzīvi un izturēšanos. Bez tam tas ir apvainojums Dievam un viņa labestībai. Grēks nav privāts, bet kā augonis izplata strutas apkārtnē. Es lūdzu Dievam parādīt manu grēku pretīgumu, kas tāds paliktu pat tad, ja nebūtu bijis pret Dievu baušļiem vai sirdsapziņu. Akvīns Toms teica, ka baušļi aizliedz tikai to, kas ir neglīts būtībā. Daži vārdi var palīdzēt. Riebīgs, sīks, lēts, slikts, pretīgs, kaunpilns, ļauns, briesmīgs, nožēlojams. Un tagad es tuvu un cieši skatos uz sevi. Kas es esmu, ka daru tādas lietas? Vai es esmu labākais cilvēks apkārtnē? Vai mana vērtība tā pārspēja pārējās cilvēces vērtību, ka man jāpastāv uz savu, nedomājot par Dieva vēlmēm? Es ļauju parādīties ainām par manu sautīgo stāvokli, kurā esmu saslēgts važās, iesticis dubļos, pilns ar infekciju. Dievs mani nepārtraukti rada, ļaujot man darīt labu, radot manī vajadzības un vēlmes, kas vadītu mani uz laimi un mīlestību, uz Dievu un visiem maniem līdzi radījumiem. Dievs ir maigs ar mani. Dievs respektē man brīvību. Dievs par mani zina vairāk nekā es pats. Dievs ir ar mani pacietīgs. Dievs dod man visu, kas man ir, bez maksas kā dāvana. Dievs pat turpina nākt pie manis mīlestībā, piedāvājot attiecības. Un ko gan citu es daru, ja nenicinu vajadzības un vēlmes, kuras man dod Dievs, kad skrienu pakaļ riebīgām, tukšām lietām, kas atnes vilšanos? Kur tad ir mana līdzība Dievam?
Trešajā solī es stāvu Dieva un visas radības priekšā. Es ļauju savam prātam lūkoties uz skaisto kārtību visumā un visu radīto būtņu daudzumu, un esmu pārsteigts, ka tās nav no manis novērsušās nepatikā vai riebumā. Kaut es esmu atteicies būt mans patiesais es, zeme mani joprojām nes un saule spīd par mani. Kad es daru riebīgas lietas, puķis man joprojām smaržo un putni dzied. Varbūt pat svētie debesīs par mani lūdz. Tik atsvešināti no dabas un Dieva, kāds es esmu, zeme, jūra un gaiss tomēr uztur. Ar pilnām tiesībām zeme varētu man aprīt, mani līdzcilvēki varētu novērsties un mani atstāt, un Dievs varētu mani aizmirst uz mūžību. Kaut kā manu grēcīgo darbu iznākums man ir apslēpts. Kopumā man klājas tīri labi. Bet kā būtu, ja mani beidzot pilnā mērā piemeklētu Dieva atraidīšanas sekas? Es varu būt tikai izbrīnīts un pateicīgs, ka esmu dzīvs, aprūpēts, mīlēts un balstīts. Mana paša dzīvība liecina par Dieva nemainīgo uzticību. Izbrīns par to mudina noslēgt meditāciju, suminot Dieva, mūsu Kunga žēlastību. Es apsveru un pateicos, ka Viņš man ir dāvājis un līdz šim brīdim dāvā dzīvību, un apņemos ar Viņa žēlastību turpmāk laboties. Trešais vingrinājums ir iepriekšējo meditāciju atkārtojums ar 3 sarunām. Viens no raksturīgajiem garīgo vingrinājumu elementiem ir atkārtojumi, kuros veicējs atgriežas pie iepriekšējās lūkšanas, nevis vēlreiz atkārtojot no sākuma, bet pievēršoties tieši tam, kas deva vislielāko garīgo labumu. Tas ļauj materiālam pakāpeniski uzsūkties un lūkšanai attīstīties vienkāršas, saņemošas un personīgas kontemplācijas virzienā. Šo vingrinājumu noslēdz nevis viena, bet vesels 3 sarunas. Pirmā no tām Luterāņiem būs izaicinājums, jo tajā Ignācijas liek vērsties viņa paša vārdiem pie mūsu pavēlnieces, lai viņa no sava dēla un kunga man izlūdz 3-kāršu žēlastību, kas šobrīd pārdara ļoti svarīgu. Pirmkārt, lai es iekšējā pārdzīvojumā iepazīstu pats savus grēkus un izjūtu pret tiem riebumu. Otrakārt, lai es izjūtu savas rīcības neatbilstību tam, kas un kādēļ es esmu, lai pretīgumā no tā novēršoties es varētu laboties un nonākt ar to saskaņā. Un treškārt, lai viņa izlūdz, ka es izprotu pasauli, lai pretīgumā novēršoties norobežotos no visa, kas ir zūdošs un tukšs. Noslēdzu ar esi sveicināta. Otrā saruna ir tāda pati, tikai ar Dieva dēlu, lai viņš izlūdz šīs žēlastības priekš manis no Tēva. Otro sarunu noslēdz ar skaisto lūkšanu Anima Christi, jeb Kristus tu esi. Trešā saruna atkal ir tāda pati, tikai ar Tēvu, mūžīgo Kungu, lai viņš man piešķir šīs 3 žēlastības. Un noslēdz ar mūsu Tēvs debesīs. Var noprast, ka Ignācija redzējumā šis ir ļoti nopietnas garīgas cīņas brīdis, tādēļ vingrinājumu veicējiem ir vajadzīga visa palīdzība, ko vien var atrast. Un 3 sarunas ir būvētas tādā secībā, lai vispirms runātu ar mūsu Kunga māti, un tad lūgt viņu pavadīt mani uz sarunu ar dēlu, un tad viņus abus aicināt būt klāt un atbalstīt mani 3. sarunā, kad 3-kāršo žēlastību izlūdzos no Tēva. 3-kārši neplīst, un Ignācijas tic, ka 3 lūdzēju lūgumu Tēvs nenoraidīs. Protams, luterāņiem šis modelis sagādā grūtības, jo, lai gan mēs atzīstam mūsu Kunga māti par mūžam jaunavu un pēc paša Kristus godinām viņu kā izcilāko ticības un paklausības priekšzīmi, tomēr luterāņu izpratnē mēs pie svētajiem ar lūkšanām nemēdzam vērsties. Gan tādēļ, ka rakstos uz to nav doti norādījumi vai apsolījumi, gan tādēļ, ka